12. dienu sākam ar vietējās pludmales apmeklēšanu – Glyfada Beach. Tā atradās nepilni 2 km attālumā no mūsu mājvietas, kur lieliski ar Ričuku varēja nokļūt pāris minūšu laikā. Vismaz turpceļā noteikti, jo Ričuku nolaisties lejā 100 metrus pa serpentīnu tiešām mums bija unikāla pieredze. Lai ieskicētu, cik silts te bija, tad varu pateikt, ka 9:30 no rīta jau bija 27 grādi, un diena plānoja palikt tikai karstāka. Pati pludmale nelikās nekāda īpaša. Bija smuki, bet vai speciāli būtu vērts braukt, šoreiz laikam teikšu, ka nē. Izskatījās diezgan turistīgi, noteikti ar palikšanas vietām, un naktīs pat manījām kādas ballītes arī. Šeit mēs sākam doties atpakaļ uz Korfu centru. Temperatūra ir aptuveni 32 grādi līdz 37, kamēr mēs aizbraucam līdz centram. Bija sapirkts pa maz ūdens, pārāk karsts, un vairs negribās arī neko filmēt. Sāku lēnām iet arī sviestā. Jā. Mēs atvedām Ričukus atpakaļ, bet ir ciet birojs. Tāpēc esam pusotru stundu pāri, Jā. Atpakaļ ceļš bija daudz vieglāks, jo bija jābrauc lejā no kalniņa un nebija tik traki pa pilsētas sakortiem jābrauc. Bet bišķi bija tāpat tāda Indijas sajūta pa ielām braukt. Jā, pēdējās 3 naktis mums priekšā šeit. Vai ne, Duda? Duda, paskatieties! Tas nav normāli. Cik bailīgi. Tas nav normāli. Tas bija bailīgi. Šeit jau svēlme pieņemās spēkā un ir super duper karsts. Safilmējam smukas šauras ieliņas. Dienas vidū arī ir mazāk cilvēku nekā vakarā, jo vietējiem ir siestā. Nepaspējām uzfilmēt uzreiz, jo jau sākāmies ļoti garšīgi. Mēs ēdām tanī, nopirkām saučukus tanī trakajā saučuku kapūzī, ko mēs pirmīt jau laikam rādījām, ja? Vai tagad kādam? Jā. Nu kā garšo mazliet? Perfekti. Jā. Diezgan padārgs, bet ir ļoti garšīgi. Jā, viena bumbiņa 2,50, bet tiešām. Par 2 šādiem trauciņiem 10 eiro. Jā. Pat salīgā saba atzina, ka šeit ir ļoti karsts. Pašā augšņā, bet labāk pastāst, cik te ir karsts. Nu, varbūt labāk parādi sevi. Es nezinu, uz mani var tā redzēt. Nu, kamerā gan jau baigi nevar redzēt, bet tagad filmējot elkoņu galos veidojās pilītes un pil uz leju. Šeit tiešām ir nereāli, ka te ir viena ēna, kurā visi bija sastājušies. Jā. Puķu mākonis. Vai ne mīlīt? Tev patīk? Tagad es tevi nopučēšu. Nu, pauzē. Nu, kāpēc nē? Sakatrējies? Jā. Mazais? Jā. Mazais, beidz. Jā, mēs. Viena no pēdējām dienām mēs ejam uz pludmali, bet ir tik karsts saulē. Es neesmu pārliecināts, es gribu atrasties ārā vispār. Tagad ir 4:00, mēs kādas 2 stundiņas pasēdējām dzīvoklī kondicionētā. Tur augšā. Jā, rekurs tur citu, tur, kur tas spainis, tur mūsu balkons. Un tagad mēs izdomājam aiziet nopeldēties. Paskaties, tik daudz bagāžu tur.
Miskas tas vairs. Jā, mēs iesim meklēt tuvāko pludmalī Vecpilsētā. Ārā ir 38 grādi. Fun fact, Kārlīts iemācījās uztaisīt pina colādās. Es jau negribu teikt, bet es visu laiku mācēju. Viņš iemācījās šodien. Kā jums šķiet, vai Vecpilsētā var atrast pludmali? Jā, var! Atkal esam tajā pašā vietiņā, kur vakar. Ēdienu blogeri. Skaties kamerā. Parādi Kārlīts. Man ir šāds aliņš. Yellow donkey. Diezgan ass. Un Kārlītim ir tumšais kviešu aliņš, kas ir ļoti maigs. Jā. Maigāks nekā tas gaišais. Vai kur tumšs, vai kur gaišs, viegls. Grūts. Cietais rieks. Es tikko atcerējos, zinu ko, ka es pēc jūras neiegāju dušā. Man tagad aiz ausīm ir sāls. Es gan iegāju. Es mazgāju matus, man tecēja sāļš ūdens mutē. Ew. You indeed. Kārlīt, ko tu dari? Ēdu saldo. Kāpēc? Mēs to saldā, mēs jau paēdām. Jā, bet tā kā mēs bijām laipni cilvēki un pārsēdāmies, tad mums uzdāvināja salčuku. Jā, cik mīlīgi. Es jau esmu pārēdies. Visas drēbes jau bija tā sasvīdušas, ka nācās meklēt jaunu kreklu. Negriezies tik ātri, viss izplūdīs. Parādi savu kreklu. Mēs esam Korfu Vecpilsētā, un te vienkārši viss notiek. Kā viss notiek. Jā, ir pulkstens bez 15:10. Jā. Un šeit ir daudz lielāka dzīvība nekā pa dienu. Labi, pa dienu arī bija diezgan daudz, bet... Tagad es mums sauli nededzinu to seju ārā. Jā, un šeit... Bet ir vienkārši karsti, jo ir kaut 35 grādi Mēs tāpatās. ejam ko ēst? Nu, es jau bišķi uzēju čipīšus, tā kā varam kaut ko uzkost, nevis ēst. Jā? Jā. Okay. Mēs atnācām uz vietiņu, kas saucās kaut kāds beer house, vai ne? Jā. Un te ir vesela grāmata aliņiem. Jā. Un mazais alus eksperts nevar izvēlēties. Es atvainojos, šitos jau es atmetu. Jā? Jā. Šajā epizodē arī viss. Mums vēl priekšā ir pēdējā epizode, kurā mēs dodamies apskatīt lidmašīnas, un es noslīcinu savu telefonu. Čau!